visiem! Sniega roze. Noteikti daudziem viņa mājās ir, bet vai zini, ko ar to darīt pavasarī? To es jums tūdaļ arī parādīšu. Sniega roze ir ļoti mazprasīgs augs ar ļoti skaistu un agru ziedēšanu. Dažkārt viņu uzzied pat vēl sniegā. Tieši tādēļ arī šāds nosaukums. Sniega roze mīl pusēnu vai ēnu. Šobrīd uz viņu skaisti spīd saulīt, bet tas tādēļ, ka ir vēls vakars. Sniega rozei pavasarī būtu vēlams izgriezt visas lapas, kas ir šādas, brūnas, vai ar kādiem aizdomīgiem plānkumiem. Lapas griežot, grieziet tās tuvu pie zemes, tā lai jaunie dzinumi aug veselīgi un skaisti. Tātad pašķiram un griežam pie pašas zemes, maksimāli tuvu zemē. Vecās lapas, īpaši viņas ir aizdomīgas, labāk sadedzināt nekā likt kompostā, jo iespējams tas nav tikai ziemas bojājums, bet varbūt arī kāda sēnīte. Tūdaļ parādīšu arī rezultātu. Apgriez visas bojātās lapas, atbrīvoja vietu jaunajām un parādās arī pa kādam ziediņam, kas nu varēs mierīgi atvērties. Nu, tie, kam ir sniega roze, kad jūs viņu tīrat pavasarī, esat uzmanīgi, tur noteikti būs daudz jaunu dzinumiņu. Viņi mēdz sasēties, un ja jūs to laicīgi pamat un izrokat tos un iestādat citā vietā, jums nākamgad sniega rozes jau būs vairākas. Es vienu tādu skaistu palielu dzinumu atraku un iestādīju lūk šeit. Vēl tikai jānogriež vecās lapas, un nākamgad man arī pavisam citā dobē būs sniega roze. Te vienmēr ir ēna, viņai te patiks.